par sevi mūsu iemīļotā dzejniece Maija Lautmane. Mana nodarbošanās sēdēt pļavā, bet nezīlēt margrietiņās, jo nedomāju, ka jāizposta puķa, lai saņemtu atbildi uz kaut ko tādu, kas nekādā veidā nav atkarīgs no ziedrapiņu skaita. Lasīt akmentiņus jūrmalā, klausīties klusumā, priecāties par dzīvi. Īstenībā mēs šo visu, ko esam padarījuši, esam nosaukuši sarunas ar sevi. Caur maniem vārdiem un caur Dainu fotogrāfijām, bet mūsu pusē, Kurzemē un Lībiešu krastā, ir tik daudz pasakāmā, ka šīs sarunas turpinās un turpinās, jo viss tas, kas mums pieder, un tik dziļos zemslāņos un pieder no bezgalīgi tālas senatnes līdz brīdim, kad mēs šeit sēžam un svinam 13. februāri, ir tik blīvs un tik daudz un tik skaisti, ka to nemaz vienā grāmatā pateikt nevar. Un mēs noteikti abi, un es noteikti esmu priecīgi, ka mēs šo darbiņu esam padarījuši. Jā, man tas arī bija tāda dziļi emocionāli veidot ilustrācijas vai blakus savu versiju par Maiju dzeju, un reizē arī savu versiju par šo pusi. Man ir bijuši vairākas izstādes pa lībiešu tēmu vai pa radniecību, bet tieši balstoties uz Maijas dzeju veidot stāstu. Tas bija atkal kaut kas cits, un tiešām tas man bija ļoti liels prieks, ka un atbildību to darīt. Un runājot, teiksim, kas slēpjas aiz vārdu šī puses, it kā tā ir visa Kurzeme, bet jāsaka, tieši šī grāmatā visvairāk ir bildes no Kolgas puses. Ikdienas krāsas iet sejā manai kadiķu norai un liesai malainai zemē, pamestas mājas kā rēkas, sāpošas, nedzīstošas. Aizmirstā dārzā zied flokši un ienāks jāņogas, nekā koši patiešām. Vējā sāk akas vinda, jāņūg krūmam sāk ogas, ko apēdīs putni. Pārlidos svētēls sētāji nosvētot, tomēr kaut tacīt aizaug ar zāli vienu un nestaigāt. Nekā koši patiešām. Zied zemi vasaras krāsās, zaļā pļavā baltas mārkuķis zied, uzalko jūras tūmus, sāļš pieskārījums, kājas piedienas. Nekā koši patiešām. Zaļš, zila debesis un balts, zaļš, zila jūra un baltais, sensenās lībiešu krāsas, noturītas senču tuvums paliek un neaiziet, bet nekā koša, nekā norā jauns kadiķis piedzīvst. Sargzīmes seļas stūros nenoriet, iet un plaus. Eju taustīdamās uz senu pieskārienu pusi, miglā elpo naktis, kā zilu puķa zied ezers un spēcīgi jūtām vairs neesošā klātbūtne. Eju taustīdamās rokas uz priekšu pastiepus kā aklā vai kā meklētāji. Varbūt uzgrūdīšos kādreiz bijuši koku vietai, vārdam, robežu akmenim vai nojausmai, kad pat jābūt. Senču tūmus zied miglā kā jāņtārpiņi, silts tūmus visapkārt no nesatiktā, bet jāsatiek. Eju taustīdamās meklēt. Valoda tā pati, asins grupa un pastāvēšanas vieta arī jābūt. Uguns vietā zied puķi. Nezinu viņas vārdu, bet smaržu pazīstami. Tā smaržoja mums nekad nesatiktās vec, un vēl tālāk es mātes dziesmas vārdu. Bet vairāk es nezinu. Svētils atkal met aktu pāri dārzam, kurā aizaudzis daciņš, vējā raud akas vinda un saule diedzē no zemes asmas. Tās puķis vārds man jāuz. Kamārās. Šīs puses vārdi ir gaiši un sievišķīgi. Sārcenu, mudu, kolka, tiņģeru, lanzenu, roju sauc, bet vējš ar tos vārdus atpakaļ neatsaucas. Pēc vēstures datiem ir zināms, kā šajā pusē valdījuši dažādas varas un kā šo varu
iespaidā ir mainījusies pati dzīve. Ka jau 1924. gadā Mazepē notika pirmie lībiešu dziesmu svētki, kurā piedalījās lībiešu kori. Tā izmainījās cilvēku dzīve un ciemi, kas agrāk bija pilni ar cilvēkiem, kur katram bija nodarbošanās ļoti tukši. Un kāpēc vairs neredz tas zils govs? Tu esi taisni redzējis. Galīgi zils, tāda zils smuks, jā. Un kas tad tā bija, kas tur ganīja tās govs, ko jūs teicāt? No jūras nāca mārmeita. 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 Mārsmeita. Voviš tāda, bet, kad te bija, mēs vienmēr pārspried, voviš tā ir bijis, ir nav bijis, vai nezinu. Bet vecs man teica, ka ir, ka mārmeita ir. Tā mārmeita esot tāds pusi zilu un pusi cilvēku. Zilu govu es redzēju. Jā. Tas ir Maskavā, jā. Pirmā karī, ka mēs bija galā, tā taisni zilu govu pa jūru. Jā. Jā, tad vairāk zilu, tos vairāk reizi prasīt. Es jau es to nevarīgu prasīt, kāpēc tā vairāk zilu govs. Es redzēju, mums pirmā mamma bija zilu govu. Viņš teica, kādreiz ir bijusi, viņš teica, tas sugi ir izgājis. Un man ļoti liels prieks, ka šis mūsu kultūras mantojums nemitīgi tiek papildināts, ko vēlāk atkal nākošās paaudzēs varēs rādīt, dzirdēt, dziedāt. Un tā nu sanāk, ka mūsu puse ir bagāta ar dziesmām, ar dzeju, ar fotomateriāliem, ar video materiāliem, filmām. Un savu laiku komponists Raimonds Pauls, ciemojoties pie Rudolfa Ermanbrika, vecajā skolā, pie vecajām melnajām skolas klavierēm, sarakstīja dziesmu Kurzemē. Un es domāju, ka šovakar laikam nebūs labāks dziesmas kā šī Kurzeme, kuru mums kopīgi visiem zālē vajadzētu šobrīd nodziedāt. Un šovakar pie mums ir vēl viens vakara viesis, komponists Raimonds Tiguls. Aicināsim viņu pie klavierēm. Tās ir jaunās melnās klavieres. Visiem jādzied lūšana līdzi. Jādziedi. Jādzied. Cerams, ka mums šāda sadarbības vēl būs turpmāk. Un liels paldies jums!
latvieši jau